kā jau agrs rīts. Bet šķiet ne visiem. Latvijas fani dodas ceļā uz Eiropas sieviešu basketbola čempionātu Polijā. Polijai esam sagatavojuši ļoti lielu atbalstu Latvijas meitenēm, saukļus, bungu rīboņu un visas tam līdzīgas lietas. Starp līdzutējiem šoreiz arī daudz dāļā dzimumu pārstāvis, bet arī viņām rīts, kā jau agrs rīts. Nav make-upu. Nav. Somas gan šoreiz autobusā bija neierast daudz, tādēļ vaicājām, kādai tā? Ļoti labs jautājums manai. Jā, viņa izstāsta, ka viņa brauc uz visām 2 nedēļām, jo viņai ir milzīgs koferis. Visādi laika apstākļiem var būt, un tad jā. Jau nevar zināt, jā. 2 sporta autobusu un Latvijas līdzutēji uz Poliju dodas pēc mums jau ierastā grafika. It kā te visi klātesošie, gandrīz visi brauc uz pirmajām 3 spēlēm, bet es tā kā taisos palikt atbalstīt meitenes arī ilgāk. 2 sporta autobusā brīvu vietu nav, bet ceļā būs jāpaver pieklājīgs stundu skaits. Kā kaut kāds 18. domājams. Cerams, ka aizbrauksim ātrāk. Kā šādu smagu pārbraucienu var izturēt? Godīgi atbildi. Jā, gribam godīgu atbildi. Vēl jāpiebilst, ka Polijā ap šo laiku jau ir ieradusies arī Sportacentrs.com kolorītā žurnālistu brigāde Māris Noviks un Nauris Mackevičs. Viņi parūpēsies, lai jūs, Sportacentrs.com skatītāji pie saviem ekrāniem un monitoriem justos gandrīz vai kā Polijā. Pirmā Latvijas izlases spēles sestdien 13:30, bet pirmās reportāžas no notikuma vietas jau pavisam drīz. Jūsu atbalsts mums ir vajadzīgs kā ūdens.